Kontakts ar doktoru Čārlzu Stenliju, nesot evaņģeliju visā pasaulē. Mans stāsts iesākās pirms aptuveni 64 gadiem. Es uzaugu Long-Islandā, Ņujorkā. Nāku no kristīgas ģimenes. Nevarētu teikt, ka mēs regulāri apmeklējām baznīcu, bet tas man vienmēr ir saistījies ar ļoti patīkamām sajūtām. Es vienmēr esmu ticējis Dievam, bet iztrūka attiecības ar Jēzu Kristu. Mums ar sievu vienmēr ir šķits, ka esam ļoti labi vecāki. Es trenēju dēlu beisbola komandu, mēs līdzdarbojamies skolā, esam iesaistīti vecāki. Pirms aptuveni 18 gadiem manu dēlu un viņa draugu uzaicināja uz Bībeles studiju. Došanās uz šo trešdienas vakaru Bībeles grupu mūs iekustināja. Tas bija Dieva darbs. Dievs lietoja manu dēlu, lai strādātu pie manis, svētītu mani, un es pazemībā noliecu galvu Dievu priekšā par to, ko viņš darīja manā dzīvē. Ir kaut kas, ko man ļoti patīk darīt. Mans dēls ir ārkārtīgi gudrs, un es pieļauju, ka izprot Bībeli pat labāk par mani. Es ar lielu prieku apspriežu ar viņu svētos rakstus. Beidzot, sāku darīt to, ko Bībele māca, pat toreiz vēl neapjaušot. Es sāku meklēt, klauvēt un lūgt. Čārls Stenlijs man ir bijis par ļoti lielu svētību, pieredzējuši cilvēku pamācību, kurš pats ir bijis gan kalnu virsotnēs, gan ielējās. Viņam ir bijusi ļoti pozitīva ietekme uz manu dzīvi. Esmu jau 40 gadus nostrādājis vienā un tajā pašā darbvietā. 25 gadus pēc darba sākšanās es biju nedaudz izdedzis noguris no viena un tā paša. Bet tad pirms 18 gadiem Dievs ienāca manā dzīvē un pavisam drīz es sajūtu viņu sakām: es gribu tevi redzēt šeit. Tev jāplauks tur, kur esmu tevi iestādījis, un šī ir tā vieta. Man katru dienu tiek dāvātas lieliskas kalpošanas iespējas. Es zinu, cik svarīgi ir ieaicināt Kristu savā darba vietā. Esmu ticies ar ļoti daudziem darbiniekiem arī no citām filiālēm. Mēs kopīgi ēdam pusdienas, noturam Bībeles studijas, uzturam sadraudzību, un katru dienu Dievs paver durvis savām iespējām. Kas attiecas uz nākotni, es zinu, ka katram no mums ir skaidrs dzīves mērķis, un mans mērķis ir dalīties ar Kristus mīlestību caur visu, ko es daru. Manas ticības dzīves sākumā tik daudz ieguldīja manī. Es gribu to darīt atkal citiem, jo man ir dots tik daudz. Turpmāk raidījumā Svētruna izsalkums un slāpes pēc Dieva pirmā daļa. Vai kādreiz esi stāvējis pie pilna vai mazāk pilna leduskapja, lai atrastu ko uzkošamu? Tu stāvi pie atvērtām durvīm, skaties un meklē. Nav jau tā, ka tur nekā nav iekšā. Tur ir tik daudz, ka tu nevari izvēlēties. Beidzot, tu esi kaut ko izvēlējies, lai arī saproti, ka nevar izvēlēties to, kas tevi patiesi apmierinātu. Viss atlikušais vakars paiet uzkožot šo un vēl mazliet to. Tava neapmierinātība tiek pa drusciņai apmierināta. Tu esi apēdis tik daudz nevajadzīgu produktu, tomēr vēl joprojām neesi apmierināts un laimīgs. Visa pamatā ir bijusi tava izvēle. Ļoti daudz cilvēku tā arī dzīvo. Viņi lūkojas apkārt, izvēlas mazliet no tā, mazliet no šā, un tad vēl nedaudz šo un to. Lai arī izsalkums iespējams uz mirkli tiek apmierināts, tas viņus nepiepilda. Dievs mūs ir radījis ar izsalkumu. Viņš mūsos ir ielicis izsalkumu pēc kā ļoti svarīga. Tas palīdz mūsu miesai izdzīvot. Ja nebūtu ēdiena vai ūdens, mēs nespētu izdzīvot, it īpaši jau bez ūdens.
Domājot par to, kas apmierina mūsu fizisko apetīti, jāmin vairāk punkti. Bet kas apmierina tavu garīgo apetīti? Vai tev vispār ir garīga apetīte? Atveriet lūdzu 42. psalmu, 2 panti no 42. psalma. Ieklausieties, ko saka Dāvids, domājot par savu dzīvi. Mazliet par viņa situāciju. Tajā brīdī viņš ir devies prom no Jeruzālemes. Iespējams brīdī, kad Absaloms bija noskaņojis sev par labu tautu un aizdzins pats savu tēvu. Dāvids to bija piedzīvojis vairākas reizes, jo viņš iesāk šo psalmu runājot par briedi, kas slāpēs brēts. Varbūt esat kādreiz jājuši ar zirgu. Ar briedi jau ticamāk neviens no mums nav jājis, bet ar zirgu gan. Ja viņš kādu laiku ir rikšojis, viņš sāk elsot, tu vari izjust viņa sajūtas. Iespējams, Dāvids to bija novērojis pie kāda avota. Viņš droši vien pie sevis to pārdomāja un vēlāk pierakstīja. Lūk, ko viņš raksta 42. psalma 1. pantos. Kā briedis brēc pēc ūdens upēm, tā mana dvēsele brēc, ak, Dievs, pēc tevis. Mana dvēsele slāps pēc Dieva, pēc dzīvā Dieva. Viņš ilgojās, bija izsalcis un izslāpis pēc miera savā dzīvē, kad apkārt valdīja briesmas, bet dziļi savā sirdī viņš zināja, ka vairāk par visu viņam ir vajadzīgas attiecības ar to kungu. Gluži kā briedis brēc pēc ūdens avota, izsalcis, pārguris, bēgdams no kāda, kas viņam uzbrūk. Viņam tagad ir izdevies atrast minūti atpūtas. Viņš saka, tāpat, kungs, man dvēsele brēc pēc tevis, pēc dzīvā Dieva. Kad es varēšu stāties Dievu priekšā? Šajā rītā es gribu runāt par izsalkumu un slāpēm pēc Dieva. Vai tu esi izsalcis pēc Dieva? Vai tu patiesi esi izslāpis pēc Dieva? Ja es lūgtu pastāstīt, kā paiet tavas dienas, visas 7 nedēļas dienas, tad visticamāk jums pašiem atbilde būtu vēl skaidrāka kā man. Vai esat izsalkuši pēc viņa vai nē? Mans mērķis nav kritizēt. Es tikai gribu mudināt jūs būt godīgiem. Manā dzīvē ir bijušas reizes, kad man nācies atzīt, nē, Dievs, mana sirds vairs neslāps pēc tevis. Tas var notikt ar jebkuru no mums. Vai atceraties pašu sākumu, kad iepazināties ar savu vīru vai sievu, pirms apprecējāties un abi viens otru dziļi mīlējāt? Jūs zinājāt, ka noteikti precēsieties, nevarējāt sagaidīt viens otru telefonu zvanu. Kad tiksieties, kad varēsiet doties uz randiņu? Jūsu sirdī bija patiesas ilgas tikties, visu dienu par viņu vien domājāt. Un tad pienāk Valentīna diena, un tu esi tik priecīgi, jo zini, ka vienā vai otrā veidā viņš paudīs tev savu mīlestību. Dziļi tevī kaut kas notika. Šis jaunais puisis vai jaunā meitene bija piesaistījis tavu uzmanību. Es prātoju, cik bieži mēs to varētu teikt par Dievu, par kungu Jēzu Kristu. Tāpēc domāsim šodien par slāpēm un izsalkumu pēc Dieva. Šī būs pirmā no 2 svētrunām par šo tēmu. Kad lasu šo raksturvietu, mani piesaista vārdi, ar kuriem viņš apraksta briedi, kas elso pēc ūdens avota. Kāds tam sakars ar izsalkumu un slāpēm pēc Dieva? Mēs katrs varam izmeklēt savu sirdi, nevienu nekritizējot. Izpēti savu sirdi, lai tu varētu teikt, kungs, man slāpst, vai arī nē. Ir tik daudz cilvēku, kas nedēļu pēc nedēļas nosēž baznīcas solā, tomēr ir knapi silti. Viņi ir jau iepriekš nolēmuši, cik lielu savas dzīves daļu viņi ir gatavi dot Dievam un ko paturēt paši sev. Tomēr ieklausieties. Viņš saka, kā briedis brēc pēc ūdens straumēm, tāpat mana dvēsele ilgojas pēc tevis, Dievs. Slāpst pēc tevis, kungs. Sirdī ir dziļas, paliekošas un spēcīgas ilgas.
Tās ir neremdināmas ilgas, dziļa ilgošanās, kas ir tik spēcīga un stipra, ka sāk valdīt pār tavu domāšanu. Tas ir svēts izsalkums, dievišķas slāpes. Tas ir kas tāds, ko mūsu sirdī ir ielicis Dievs. Mēs redzam, ka cilvēki ilgojas un priecājas par tik atšķirīgām lietām. Cilvēki iedegas par citiem cilvēkiem, par kādu sporta veidu, kādu nodarbošanos. Tādas dziļas, ilgas izsalkums, slāpes paveikt vai sasniegt kaut ko, par kaut ko kļūt. Šīs ilgas ir tik spēcīgas. Tu gribi pieskarties Dievam, viņu sajust, viņu ieraudzīt. Tavā dzīvē ienāk gandrīz vai tāda kā neapmierinātība, jo tev nekad nav gana. Mēs neredzam pietiekami, mēs nesaprotam pietiekami. Šīs slāpes un izsaukums pēc Dieva ir kaut kas tāds, ko viņš pats ir mūsos ielicis. Kad tev ir izsaukums un slāpes pēc Dieva, tevī notiek kaut kas tāds, ko nevar aizvietot ne ar ko citu. Paties izsaukums un slāpes pēc Dieva ir ļoti labi redzamas. Nākamajā nedēļā es vairāk runāšu par to, kas liecina, ka mūsu sirdī vai nu ir vai nav šīs slāpes un izsalkums, lai paši varam sevi labāk izprast. Kā briedis brēc pēc ūdenstraumēm, tā mana dvēsele slāpst pēc tevis, Dievs. Tās ir ilgas iepazīt viņu dziļi, personīgi. Tā ir neapmierinātība ar to, cik maz mēs jau zinām, un ilgas uzzināt vairāk par Dievu. Iepazīt viņu personīgi. Es ticu, ka Dievs vēlas būt mīlēts, viņš vēlas būt pazīts, viņš ilgojas sevi atdot, viņš vēlas būt ar mums, balstoties uz dziļām personīgām attiecībām. Pārāk daudz cilvēku apmierinās ar seklu izpratni par to, kas Dievs ir. Kad cilvēks uzticas Jēzum kā savam glābējam, tomēr es ticu, ka tas notiek pirms tam. Es ticu, ka tas notiek jau tad, kad cilvēks piedzimst pasaulē. Bērna attīstībā ir posms, kad viņš vai viņa ir pilnīgi un absolūti nevainīgs. Neviens īsti nevar pateikt, kad bērns šo fāzi jau ir pārdzīvojis. Tomēr Dievs ikvienā cilvēkā ir ielicis ilgas pēc viņa. Tu jautāsi, ja jau Dievs katra bērna sirdī rada ilgas pēc sevis, kāpēc mēs visi to nejūtam? Piemēram, teiksim, ka bērns uzaug ģimenē, kur abi vecāki ir kristieši, viņi mīl to kungu. Bībele stāv uz galda, bērns dzird vecāku lūgšanas, nepaiet ilgs laiks, līdz bērns saprot, ka Dievs maniem vecākiem ir īsts, un tāpēc arī es gribu viņam sekot. Tas, ko Dievs šajā bērnā ir ielicis, tiek aprūpēts jau ļoti agrā vecumā, un bērns var iepazīt Dievu un veidot ar viņu attiecības. Tagad parunāsim par bērnu, kurš uzaug ģimenē, kurā vecāki nekad nedomā par Dievu, nerunā par Dievu, nekādas baznīcas, nekādas bībeles, nekā. Viņi nevēlas neko tam līdzīgi skatīties televīzijā vai klausīties radio. Neko, kam kāds sakars ar Dievu. Vai šī bērna sirdī būs izsalkums pēc Dieva? Izsalkums pēc Dieva ir jebkurā sirdī, jo Dievs to ir paredzējis. Tomēr šajā gadījumā bērns nezina, kas tas ir. Bērns izaug un visu savu uzmanību velta pasaules lietām, jo tā rīkojas arī viņa vecāki. Tā dara arī citi. Pienāk brīdis, kad katram ir jāizvēlas. Izprast Dieva kārtību un sekot tam kungam, vai izvēlēties sekot pasaulē. Tāpēc es saku vecākiem, ļoti svarīgi, ka jūs jau agri no mazotnes mācāt saviem bērniem to, kas ir Dievs, kā viņš darbojas mūsu dzīvē, kā viņš ilgojas pēc personīgām attiecībām. Atgriežamies pie tā, ko teica Dāvids. Mana sirds, ak Dievs, brēc pēc tevis. Arī Jesajas 43. nodaļā 21. pantā mēs lasām. Atvērsim uz brīdi šo raksta vietu. Pastāstīšu kādu ļoti personīgu pieredzi. 43, 21. 21. pantā viņš saka. Šī tauta, ko es esmu sev izredzējis, lai pauž manu slavu. Dievs mūs ir radījis sev.
Un tā kā mēs esam radīti viņam, viņš ilgojas, ka mēs viņu mīlētu, godātu, paklausītu un kalpotu viņam. Tāpēc jau mēs esam šeit. Kam gan vēl Dievs būtu mūs radījis? Lai izbaudītu dzīvi? Nē. Vai ir iespējams baudīt dzīvi un būt kristietim? Pilnīgi noteikti. Tāpēc, ka viņš ir radījis mūs sev. Kungs, ko tu dari manā dzīvē? Kāda loma manā dzīvē ir tev? Ja mēs pajautātu vidusmēra vecākam, kas tev tavā dzīvē ir pats dārgākais? Mani bērni. Es varu to saprast, bet tā nav pareizā atbilde. Vai arī mans vīrs, mana sieva, nepareiza atbilde. Pats svarīgākais ikviena mūsu dzīvē ir personīgas attiecības ar Jēzu Kristu. Mums jājautā, kādas ir manas intereses? Ko tu vēlies no dzīves vairāk par visu? Viņš saka, ka viņa dvēsele slāpst pēc tā kunga, tāpat kā briedis, kas brēc pēc ūdens avota. Dievs mums ir dāvājis daudz dažādas dāvanas. Nav nekā nepareiza un slikta tajās ilgās, ko viņš mums ir devis, kamēr vien uztveram tās no pareizās perspektīvas. Piemēram, Dievs kādu svētīja ar finansēm. Nepaiet ilgs laiks, kad šis cilvēks jau kļūs mērens silts savā rīcībā, savā ticībā un aiziet no draudzes. Bija laiks, kad viņa ilgas bija patiesas. Viņš mīlēja Dievu, ilgojās pēc viņa, gribēja kļūt par tādu cilvēku, kā Dievs ilgojas viņu redzēt. Un tomēr kaut kādā veidā viņš nespēja pareizi uztvert svētību. Pats svarīgākais tavā un manā dzīvē šodien, rīt, nākamajā nedēļā, līdz pat pēdējai mūsu dzīves dienai ir mūsu personīgās attiecības ar viņu. Viņš ilgojas redzēt, kā mēs slāpstam pēc viņa. To tavā sirdī ir ielicis Dievs. Es jau no agras bērnības atceros, ka mana māte vienmēr lasīja Bībeli, vienmēr lūdza, runāja ar mani par Dievu un runāja ar Dievu manā klātbūtnē. Man paveicās. Un 12 gadu vecumā, lai gan es pat nevaru atcerēties, ka kādreiz nebūtu gribējis darīt to, ko Dievs no manis sagaida. Man paveicās ar māti, ka šīs dziļās ilgas novadīja pareizajā virzienā. Miljoniem bērnu ir vecāki, kas nekad par to pat nedomā. Viņi pieaug un mēģina dzīvot savu dzīvi, censdamies piepildīt sevi ar jebko. Vienīgi Dievs caur savu dēlu Jēzus Kristu var mūs apmierināt. Tā ir Dieva dota dāvana, tas ir svētā gara darbs mūsu sirdī. Mēs paši nevaram ar to lepoties. Svētais gars sāk savu darbu un rada ticīga cilvēka dzīvē šīs ilgas. Iespējams, tu to ignorē un izvēlies zīties pēc kaut kā cita, lai ar Dievs vada tavu dzīvi pretim sev. Kad tu sāc izjust izsalkumu un slāpes pēc Dieva, es varu garantēt, ja tev ir Jēzus Kristus un tu izjūti pēc viņa slāpes un izsalkumu, tu spēj būt laimīgs, tu spēj būt apmierināts. Tu vari izjust neizskaidrojumu prieku, tu vari baudīt mieru, ko nespēj izskaidrot. Tu vairs nejūties vientuļš, tev ir piepildījuma un prieka sajūta. Kāpēc? Jo tev ir slāpes un izsalkums pēc Dieva. Es vēl nekad neesmu saticis cilvēku, kurš negribētu mieru, prieku, kurš negribētu būt laimīgs. Tās visas ir mūsu sirds ilgas. Tomēr mēs nevaram tās apmierināt, iegūstot to un šo,
vai kādu cilvēku. Tās tiek piepildītas, kad iemīlamies savā Kungā caur viņa dēlu Jēzu Kristu, ļaujot, ka viņš mūs piepilda ar sevi. Kad tu vēlies viņu pazīt, tev ir slāpes un izsalkums. Kad Dievs darbojas tavā dzīvē, tu iegūsti mieru un apmierinājumu. Iespējams, tava laulība nav veiksmīga, tu esi noslēdzis neizdevīgu darba darījumu, un tu varētu domāt, kā gan es varu būt apmierināts, kad notiek tādas lietas. Es pateikšu, ja tev ir slāpes un izsalkums pēc Dieva, tas tev vedīs pie viņa vārda un sarunām ar viņu. Tas liks tev atvērt savu sirdi un dos piepildījumu un mieru, ko šī pasaule nepazīst. Jo mūsu Tēvs ir blakus, lai tevi piepildītu, neatkarīgi no dzīves ārējiem apstākļiem. Tas nav vienreizējs piedzīvojums. Patiesība ir tāda, ka Dievs ir neizskaidrojams. Viņš ir nebeidzams. Ja dzīvojam viņa gribā, tad tavā vai manā dzīvē nekad nebūs tāda brīža, kad nejutīsim slāpes un izsalkumu pēc viņa. Cik gan daudz mēs šajā dzīvē vispār varēsim Dievu izprast? Kurš to zina? Šodien tu saproti daudz vairāk kā jebkad iepriekš savā dzīvē. Ir vēl tik daudz, ko par viņu uzzināt, viņa mīlestības piedzīvošana, nonākšana pie secinājuma, viņa iepazīšana, viņa piedzīvošana. Reizēm es atskatos savu dzīvi, pārlasu vecās dienas grāmatas un redzu, cik tālu tas Kungs man ir vedis. Kā kādreiz esmu domājis, par ko esmu lūdzis. Šobrīd es par to vairs nelūdzu. Tāpat lasu, ka man ir bijis grūti viņam uzticēties. Es atceros, kādas bija manas cīņas toreiz, kad es tā rakstīju, ka nespēju viņam uzticēties. Es teicu, Dievs, lūdzu, palīdzi. Es vienkārši tev uzticēšos, palīdzi. Šodien tādas domas pat vairs nenāk prātā, jo izsalkums, slāpes un ilgošanās pēc Dieva reiz iesākās, un tu ej tālāk un tālāk. Kad tu sāc izjust izsalkumu pēc Dieva, tas sāk ietekmēt arī to, kā tu dzīvo. Viņš rada vēl dziļāku izsalkumu. Tas ir neremdināms izsalkums, ko nekad nevar apmierināt. Tas ir tāds garīgs paradoks. Mēs sakām, ja vien tu slāpst pēc Dieva, tas piepildīs visas tavas sirds ilgas, bet no otras puses atzīstam, ka nekad netiks apmierināts. Tomēr ir atšķirība. Tu esi apmierināts ar viņu, bet tu nekad neesi apmierināts ar to, cik daudz viņa esi baudījis. Tās ir neremdināms izsalkums pēc viņa. Tu gribi pazīt vairāk, piedzīvot vairāk. Man vajadzētu jums šodien jautāt, cik daudz no jums gribētu iegūt īstu, spēcīgu, patiesu, nenoliedzamu, neizbēgamu, pāri plūstošu, stipru apziņu par Dieva klātbūtni savā dzīvē. Domāju, ka ik viens no mums to gribētu. Tagad uzdošu vēl vienu jautājumu. Cik ļoti tu to vēlies? Vai pietiekami stipri, lai vakarā dodoties gulēt lūgtu? Kungs runā uz manu sirdi. Kungs dari visu, kas vajadzīgs, lai tu tiešām būtu par pašu svarīgāko personu manā dzīvē. Iespējams, viņam nāksies tev kaut ko atņemt. Tev pašam sev ir jājautā, pie kā es esmu pieķēries, pie kā tik neatlaidīgi turos, kas man ir svarīgāks par attiecībām ar viņu. Izsalkums un slāpes pēc Dieva ir garīgs briedums un pieaugšana mūsu attiecībās. Ja es tev jautātu, vai tu esi nobriedis kristietis? Es laikam nevienam neteiktu, ka esmu nobriedis kristietis. Jo, redziet, es pat īsti nezinu, ko tas sevi ietver. No mana skatu punkta varētu šķist, ka esmu gana nobriedis. Tomēr, ja paskatos uz to no Dieva skatu punkta, viņš teikt, ka esmu vēl tikai bērns. Tev vēl ir vajadzīgs šis un vēl tas, tātad es nekad tā neteiktu. Tomēr vienu es zinu, tas ir process. Un tu vari progresēt. Tikai tev ir jātiek galā ar visu to, kas piegružo tavu dzīvi. Kas notiek, ja tev ir slāpes un izsalkums pēc Dieva? Viņš ir tavas dzīves centrā visas dienas garumā.
Nav tāds brīdis, kad tu teiktu, šis ir vienīgais mans lūkšana brīdis, man jāiet lūgt. Lūkšanā kā tādā jau nav nekā slikta. Tomēr to neierobežo līdz vienam konkrētam mirklim, vienam notikumam. Lūkšana ir vienkārši daļa no tevis. Tā nosaka to, kas tu esi. Tas ir tāpat kā dzīvot ar vīru vai sievu. Tev nenāks apzināti piepūlēties, lai vakarā teikt, mīļā, šokar es tevi mīlu. Nē, jo to tu izpaudi visu laiku. Tu to izpaudi daudz dažādos veidos. Kā tu viņai vai viņam pieskaries, kā tu ar viņu runā, vai caur to, ko tu atceries, ko tu dari, un tāpat ir ar Dievu. Mums nav no tā jāizvērš liels teātris. Viņš kļūst par mūsu dzīves centru. Es tikai gribētu mudināt tevi padomāt par savu dzīvi šādi. Rīt no rīta piecelies, un pasaule sāks no jauna. Bet kā būtu, ja tu apstātos un teiktu, Kungs, es gribu, ka šodien tu mani vilktu tuvāk sev. Es gribu piedzīvot ar tevi tuvību, kādu nekad līdz šim neesmu sajūtis. Kungs, lūk, kas man šodien jāpaveic. Tas ir tas, ko šodien esmu iecerējis. Es gribētu, ka tu atklājies tik īsts, ka darot šos darbus, es apzinos tavu klātbūtni. Velc mani tuvāk sev. Velc atpakaļ pie sevis. Neļauj man maldīties. Neļauj man noklīst. Radi manī tādu vēlmi pēc tevis, ka tā valda pār katru manu sarunu, katru manu rīcību. Kā tu domā, vai viņš atbildētu uz šādu lūgšanu? Pavisam noteikti. Ja caur šodienas programmu tiks svētīts, ienāc mūsu mājaslapā intouch.org. InTouch vada cilvēkus visā pasaulē dziļākās attiecībās ar Jēzu Kristu un stiprinot vietējo draudzi. Šo raidījumu sponsorē InTouch ministrija un tā skanējums iespējams pateicoties Dieva žēlastībai un jūsu uzticīgajām lūgšanām un dāvanām.